Apsveicu ar lēmumu izmēģināt sociālo mediju plānotāju. Šajā īsajā video es parādīšu pa soļiem, kā viss strādā, lai var sākt tūlīt veidot savu sociālo mediju ierakstus efektīvāk. Pirmkārt, apskaties savu e-pastu, kur tu ievadīji reģistrējoties, un atrod e-pastu no mums, kur mēs tev esam atsūtījuši piekļuvis tavam kontam. Spied uz Click here to login un izveido drošu paroli, kurā ir iekļauts vismaz viens simbols, viens lielais burts, mazie burti un cipari. Tādu pašu paroli ievadi arī otru un pieglabā, lai tu to neaizmirstu, un spied Change Password. Tālāk dodies uz Continue to login, un ja tu jebkurā brīdī aizmirsti savu paroli, spied Forgot Password, kur tev būs iespēja atjaunot uz tavu e-pastu paroli, tu spiedīsi Reset Password, un tev atnāks jauns e-pasts, lai tu varētu izveidot jaunu paroli. Login logā ievadi paroli, kur tu izveidoji, un spied Sign in. Sistēma pirmajā reizē nosūtīs tev uz e-pastu verifikācijas kodu, spied Send Security Code, un e-pastā atradīs 6-ciparu atsūtīto kodu. To nokopē, dodies atpakaļ uz login lapu, iekopē to iekšā, un tu tiks uzreiz savā kontā. Iziesim cauri visām lietām, kas notiek tavā kontā. Pirmkārt, pirmais skats, ko tu redzēsi, būs Conversations, jeb tava vienotā pastkasta. Tajā brīdī, kad tu būsi pievienojis visus savus sociālo mediju kanālus, un ja kāds tev uzrakstīs jebkurā no kanāliem, un ja tu pievienos ar e-pastu, tad ar e-pastā, visas ziņas parādīsies šeit, un šeit tu arī varēsi uz viņām atbildēt, un cilvēks saņems konkrētajā platformā atbildi, kas krietni atvieglo visu platformu menedžēšanu, jo ja tev ir 10 kanāli, kā tu vari visos izsekot katru dienu, vai kāds tev uzrakst vai neuzrakst, vai ne? Otrā lieta, kas mums ir jāizdara, mums ir jādodās uz marketing un jāpieslēdz savi sociālo mediju kanāli. Izvēlēs to kanālu, kur tu vēlies pieslēgt un spied, piemēram, Connect Facebook. Šeit tev būs jāienāk savā Facebook kontā un spied Continue as, kur ir tavs vārds parādās, lai pievienotu Lead Connector, kas ir tātad mūsu savienošanas sistēma, kopā ar tavu kontu. Tālāk izvēlēs no visām savām Facebook lapām tās, kuras vēlies pievienot šim konkrētajam kontam. Pievienosim, piemēram, Lions LV, spied Add, tu vari pievienot arī vairākas lapas. Tad, kad tu esi pievienojis visas lapas, kuras vēlies, spied krustiņu. Tieši tādā pašā veidā tu vari pievienot Instagramu, tev būs jāspiež Login to Facebook, Continue as tavs vārds, un izvēlēsies to lapu, kur tātad ir piesaistīta tavam Facebook kontam, un spiedīsi Add. Un tieši tādā pašā veidā pievieno YouTube, TikToku vai jebkuru citu sociālo mediju kanālu, vienkārši pārliecinies iepriekš no savu pārlūku, kad, piemēram, es ienācis TikTokā iekšā caur datoru, un tas atvieglo šo te pieslēgšanu, jo tu esi jau savā kontā, un ja tu uzspiedīsi Connect TikTok, tad daudz vieglāk tiks pieslēgts TikToks klāt. Tālāk spied apakšā pogu Get Started, kad es pievienojos visus kontus, kurus tu gribēji pievienot. Nākamais solis ir veidot savu pirmo ierakstu. Spiedīs New Post, lai izveidot savu pirmo ierakstu vai šeit augšā vai šeit pa vidu, parasti augšā, un tad izvēlēsies opciju Create New Post. Nākamais solis ir izvēlēties visu sociālo mediju kontus, kurus tu esi pievienojis. Šeit, protams, var spiest New Account un pievienot jaunus kontus, un tad izvēlēs vai nu pa vienam tos, kuros tu vēlies publicēt nākamo ierakstu, vai ieķeksē augšā un izvēlēs visus. No šejienes tālāk tu vari sākt veidot savus ierakstus. Pirmkārt, tu vari ievadīt tātad tekstu, kur tu vēlies izveidot priekš sava ieraksta. Tev ir vairākas opcijas. Viena opcija šeit augšā, labajā pusē, ir Customize for each channel, kuru ieķeksējot, tu vari katram kanālam izveidot citu saturu. Ja tu, piemēram, negribi likt tur hashtagus Facebookā, tad tu vari nodzēst tos nost, un tātad katrā kanālā tiks publicēts mazliet atšķirīgs šis ieraksts. Bet, ja tu gribi visos kanālos publicēt vienu un to pašu, tad šo opciju atstāj izslēgtu. Tālāk tev ir apakšā dažādi rediģēšanas rīki, kur tu vari uzlikt bold burtus, slīprakstu, pielikt dažādus emoji, kur tu vari pielikt savam ierakstam bildi, dokumentu vai video, kā arī hashtagus, tagus un lokācijas. Sāksim ar bildes pievienošanu. Izvēlēs bildi, uzspied Upload from Media Library. Šeit tā tad ir tava mediju biblioteka, kur tu vari spiest Create Folder, ja tu gribi izveidot mapīti, piemēram, savām soc mediju bildes, spiežam Save, un šī mapītē mēs varam tad ieiet iekšā un spiest Upload File, un augšuplādēt kādu bildi no sava datora, kur mēs gribēsim pielikt mūsu sociālo mediju ierakstam.
kad bilde ir augšuplādēta, mēs uztaisam dubultklikšķi, un bilde ir pievienot mūsu sociālo mediju ierakstam. Labajā pusītē mēs varam redzēt, kādi izskatās šie te ieraksti un kā tie izskatīsies jau publicēti platformā. Gan Facebook, ja mēs uzspiežam multi, mēs varam redzēt visās, gan Instagram šī gadījumā. Mums ir opcija Save for Later, ja mēs gribam saglabāt šo kā melnrakstu, kur mēs varēsim labot pēc tam vēlāk. Un otra opcija, ja tu gribi pievienot nevis bildi, bet video, tad tu dzēs nost šo te bildi un spied uz video ikoniņas, spied atkal upload file un atrod datorā video, kur tu gribi augšuplādēt. Izvēlēs video failu ar dubultklikšķi un uzgaidi, kamēr tas tiek pievienots tātad tavam postam, jeb ierakstam. Tātad mums ir šādā te formātā tas video fails, mēs varam redzēt, kāds viņš izskatās. Un tad mums ir zemāk opcijas. Mums ir follow-up comment, viena opcija, kur mēs varam ierakstīt pirmo komentāru, kas parādīsies pie mūsu ieraksta. Jo kādreiz mēs gribam tur norādīt kādu saiti, vai kādu papildus resursu, vai kādu nākamo soli, tad mēs varam to izdarīt centralizēt no šejienes. Tad mums ir advanced options, kur mēs varam norādīt kategorijas, kurās mēs gribam ielikt savu šo te ierakstu. Kā arī, ja mums ir kādi gatavie tagi, tad tos mēs varam pievienot šeit. Un vēl zemāk mums ir opcijas tātad norādīt, kādā formātā, kas tas būs pa ierakstu konkrētajā platformā. Vai Facebookā tas būs feed ieraksts, kas parādīsies tavā laika joslā, vai tas tiks publicēts kā Reels. Izvēloties šo opciju, mēs redzam, ka uzreiz nomainās šis te formāts arī priekšskatījumā. Vai arī tas var tikt publicēts kā stories. Storijiem tātad nav iespējams pielikt tekstu, tāpēc, ka storijos nekāds teksts klāt neiet. Un tad mēs varam izvēlēties to formātu, kādā mēs gribam publicēt. Un tieši tādā pašā veidā mēs izvēlamies Instagram platformā, vai tas būs Reels, stories vai laika joslas šis te ieraksts. Mūsu tālākās opcijas ir apakšā labajā stūrītī ir poga post, kur mēs varam izvēlēties tātad, vai mēs gribam šo ierakstu ievietot tagad, izvēloties post now, vai mēs varam spiest schedule post un ieplānot šo te ierakstu vēlākam, piemēram, ka mēs gribam publicēt 26. datumā vai 29. datumā, izvēlēties konkrētu laiku, piemēram, 11.30, un šeit ir AM, PM. AM nozīmē no 12. naktī līdz 12. dienā, un PM tiek uzskaitīts no 12. pusdienas laikā līdz 12. naktī. Tātad 11.31 AM ir 11.31 no rīta. Un mēs spiežam schedule post, ja tas ir tas laiks un diena, kurā mēs gribam, lai tiktu mūsu ieraksts publicēts. Kā mēs redzam, mums šeit pašlaik ir Amerikas laiks, ko mēs lūtās nomainīsim uz Latvijas laiku. Ja tu esi sociālo mediju satura veidotājs kādam citam uzņēmumam, šeit ir vēl divas opcijas. Send post for approval un schedule recurring post. Send post for approval nozīmē, ka tu vari nosūtīt kādam cilvēkam, lai viņš apstiprina šo ierakstu, pirms tas tiek publicēts. Tu varēsi pievienot vairāk lietotājus savam kontam, ko es tev parādīšu, kā tu tās izdarīt. Un tātad šim te cilvēkam tiks nosūtīta ziņa, ka viņam ir jāapstiprina šis konkrētais ieraksts, pirms tas tiek publicēts, kas atvieglo satura izvietošanu un saskaņošanu. Un otra opcija ir schedule recurring post. Piemēram, tu vari izvēlēties, cik bieži šis ieraksts tiks publicēts. Mēs izvēlamies, ka reizi mēnesī, tad mēs izvēlamies laika posmu, cik ilgi, kādā laika posmā reizi mēnesī šis ieraksts tiks publicēts. Mēs izvēlamies no tātad rītdienas līdz, pieņemsim, 25. gada 30. aprīlim. Un spiežam confirm, un tagad mēs apstiprināsim to, ka reizi mēnesī, katru mēnesi šis te ieraksts tiks publicēts 2:40 pa dienu, spiežam schedule post, tātad šis ieraksts tiks publicēts reizi mēnesī šī konkrētajā laikā. Un šeit viņš arī parādās kā zem content recurring posts. Savu statistiku tu varēsi atrast šeit statistikas, tajā brīdī, kad tavi konti ir pieslēgti un tajos tiks publicēti ieraksti, tad tava statistika parādīsies šeit apakšā. Šeit mēs redzam tātad ieplānoto ierakstu, kuru mēs varam klonēt, labot vai dzēst. Un šeit ir tātad vēl divas opcijas. Tu vari redzēt kalendāra skatā visus savus ieplānotos ierakstus, lai tu varētu ātri redzēt, ka, piemēram, kur šis te ieplānotais ieraksts parādās reizi mēnesī 25. datumā, un tas ir ērtāks veids, kā tu vari pārskatīt savu satura kalendāru. Vēl te ir opcija settings, uz kuras spiežot virsū, tu
tu vari redzēt, kur ir tie kanāli, kas tev ir pieslēgti, un viņi pēc ik pa 29 dienām būs jāatjauno, piekļūs viņiem, kā arī tu vari šeit pievienot jaunus kanālus no tiem, kas ir pieejami. Tu vari redzēt un mainīt savas notifikācijas, kādus e-pastus un kādas tātad informāciju tu gribi saņemt no platformas, kā arī izveidot savas kategorijas, vai pievienot watermarks, tātad ūdenszīmes, kas nāks pa virsu ierakstiem kā logo. Vēl no opcijām, kas tev šeit ir pieejams, ir mobile app, ja mūsu Lead Connector, tātad mobilā telefona aplikācija, kur tu vari redzēt, piemēram, visas ienākošās ziņas un atbildēt uz tām no sava telefona. Un tad tu vari nosūtīt, piemēram, pats sev ielūgumu uz šo telefonu aplikāciju, vai arī tu vari uzspiest download pogu, un tev atvērsies Lead Connector aplikācija, kuru tad tu vari atrast arī uz sava iPhone vai Android telefonu, lai to lejuplādētu. Vēl papildus opcijas ir šeit apakšā zem settings, kreisajā pusītē, kur tev ir jāizpilda informācija par savu uzņēmumu. Sākot ar to, ka šeit norādi friendly business name, norādi draudzīgo uzņēmumu vārdu. Piemēram, mums būs SIA Positive Company. Šeit ir tavs biznesa e-pasts, tavs biznesa telefons, norādi savu valsti, ka tu atrodies Latvijā, norādi savu laika zonu. Mums tuvākā ir Eiropa Helsinki. Šeit var ievadīt savu uzņēmumu adresi, un kad esi visas izmaiņas veicis, spied Update Information. Un šeit arī Update. Tātad, lai visas izmaiņas saglabātos. Protams, ja tev ir uzņēmuma logo, tad var pievienot savu uzņēmumu logo, lai tas izskatītos vēl profesionālāk. Zem My Profile tu atradīsi tātad savu profilu, kur parādās tava informācija un iespēja nomainīt paroli, iespēja augšuplādēt tavu bildi, norādīt telefonu numuru, kā arī šeit tu vari pievienot savu Gmail, piemēram, kalendāru, lai ziņas sinhronizētos ar šo te platformu, kas respektīvi nozīmē, ka, ja kāds cilvēks tev uzrakstīs e-pastu, kāds no taviem klientiem, tad tu arī viņiem varēs atbildēt no vienotās paskastes. Ja tu gribi to izdarīt, spied Connect, un tu ienāksi savā Gmail kalendārā, kur varēs pievienot šai te platformai. Tālāk zem Billing tu atradīsi informāciju par saviem maksājumiem, zem Payments tu vari norādīt vai nomainīt savu maksājumu metodi, pievienot zem Billing Information savus datus, pilnu vārdu, valsti un adresi, kā arī šeit zemāk tu varēsi atrast visus rēķinus, kurus sistēma būs izveidojusi, un tad vienkārši spied virsū, un rēķins tiek saglabāts tavā datorā. Zem My Stuff tu vari pievienot vēl darbinieks un kolēģus, kuri var pārvaldīt šo te tavu kontu. Spied Add Employee, norāda viņu vārdu uzvārdu, kā arī e-pastu un telefona numuru. Zem Advanced Settings tu viņiem var izveidot arī paroli, ja tu gribi izveidot uzreiz piekļuvas informāciju. Zem Roles and Permissions tu var izvēlēties, kuru un kādu informāciju viņš redzēs tavā kontā. Vai viņš būs parasts lietotājs vai administrators, un kādu informāciju tātad viņš varēs redzēt iekš tava konta. Piemēram, vai viņš varēs piekļūt sociālo mediju plānotājiem, vai viņš varēs piekļūt kādām maksājuma opcijām un tā tālāk. Un tad, kad tu esi izveidojis un salicis visu, ko tu vēlēsi šim te lietotājiem izveidot, tad augšā zem User Info spied Save, un tu esi izveidojis šo lietotāju, viņš saņems e-pastu par to, ka viņš ir pievienots šai te tavai platformai. Lai produktīvu satura veidošanu un tiekamies jau nākamajos video.